Tā, labi, 9,59, tad jūs esat saņēmuši šūnu apraidi attiecībā uz laika apstākļiem. Mums Rēzeknē ir dzeltenais, visur citur centrālajos rajonos ir oranžais, bet pēc 1:00 tad var būt nākošā šūnu apraide, kur centrālajie rajoni varētu būt arī iekļauti sarkanajā brīdinājuma zonā. Jā, to šobrīd LVGMC nosaka attiecībā par laika apstākļiem, bet ja attiecīgi saņemam šūnu apraidi par gaisa apdraudējumu, tad pabeidzam jautājumu skatīšanu, uztaisam nelielu pauzi, skatāmies kāds vai dzeltenais vai oranžais, un tad attiecīgi turpinām darbu. Izdarām visas nepieciešamās darbības attiecībā uz paziņojumu. Jā, un jau šobrīd 10:00 jūs esat saņēmuši šīs izmaiņas attiecībā par komiteju secību. Tad pirmā būs finanšu komiteja, jo mums ir 11:00 jāpiedalās Latvijas pašvaldību savienības finanšu komitejā. Līdz ar to ceru, ka mēs varam ātri izskatīt. Kopā ir 25 darba kārtības jautājumi izskatīti un aicinu uz korektumu un tādu ātru virzību bez liekvārdībām un konkrēti jautājums un piefiksē, jo šis pirmais daži jautājumi tiks skatīti visās komitejās. Ne daži, bet viens jautājums. Jā. Pirmais jautājums tiks skatīts visās komitejās. Jā, bet labi, tad pieregistrējušies ir 7 no 8, kurš vēl nav pieregistrējies. Tātad attiecīgi aicinu sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 18. jūnija saistošo noteikumu numuru 1 Rēzeknes novada pašvaldības nolikums izdošanu. Ziņo Ilona Turka. Lūdzu. Tātad saistošo noteikumu grozījumu uz 2023. gada 1. maijā spēkā stājušos Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos numuru 1 Rēzeknes novada pašvaldības nolikums. Gan attiecībā iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem, gan arī attiecībā uz viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas norādītēm attiecībā uz aicinājumu izdarīt, pārvērtēt atsevišķas normas, kas ir iekļautas saistošo noteikumu redakcijā, izvērtējot grozījumu izdarīšanu konsolidētajā saistošo noteikumu numuru 1 redakcijā. Ņemot vērā, kāda ir ministru kabineta noteikuma numuru 108, 68. punkts, tātad normatīvu aktu projektu sagatavošanas noteikumi, kas nosaka, ja grozījumu teksts sasniedz pusi vai vairāk, tad izvērtējot arī šos lietderības apsvērumus, ir jāizdot jauns tātad normatīvais akts un ņemot vērā, kā saistošie noteikumi numur 1, kas ir izdoti 23. gadā, jau ir grozīti 11 reizes un pie tam saņemot jauno praksi, saprotu, kas tagad ir, uz kuru ir tendēta viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, tad ir priekšlikums šo saistošos noteikumus numur 1 izdot jaunā redakcijā. Un viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrija ir izteikusi priekšlikumu izvērtēt normas, kurās ir ietverti ārējo normatīvā regulējuma, izslēdzot šo ārējo normatīvo regulējumu. Vislielākie grozījumi attiecas uz finanšu un mantas izmantošanas jautājumiem, kā arī attiecībā uz publisko apspriešanu. Bet, protams, ir arī redakcionāli grozījumi pilnīgi visā saistošo noteikumu tekstā. Ir izveidota jaunā sadaļa, kas faktiski nav jaunā sadaļa attiecībā uz kapitāla sabiedrībām un pašvaldības dalību iestādēs, jo savulaik ministrija ļoti strikti iestājās par to, ka tie būtu jāizslēdz šīs sadaļas, taču pārunājot gan ar vadību, gan ar speciālistiem, tomēr saistošie noteikumi nolikums numuru 1 būtu tā vieta, kur tomēr tiktu atsevišķā nodaļā atbilstoši varam ieteikumam tomēr norādītu šīs iestādes un kapitāla sabiedrības, kurā ir dalība pašvaldībai.
Nākošais. Varbūt tā konkrēti pa nolikuma projektu. Saistošo noteikumu projekts bija nosūtīts sabiedrības apspriešanai. Sabiedrības apspriešanas laikā no sabiedrības viedokļa netika saņemti. Šie saistošo noteikumu projekts tika nosūtīts arī 30. aprīlī deputātiem izskatīšanai un tika saņemts priekšlikums no domes priekšsēdētājas Kudras ar attiecīgiem precizējumiem, papildinājumiem, labojumiem, kas arī tika izdarīts. Un es nezinu, varbūt tad, ja ir konkrēti jautājumi vai lietas, uz kurām tad... Attiecībā par, es skatos, jā, sabiedrības viedokļi netika saņemti, jā? Netika. Jautājums deputātiem, vai 30. aprīlī jūs visi bijāt saņēmuši šo nolikumu? Bet nenoreaģējām. Kas? Saņēmām, bet nenoreaģējām. Personīgi es nenoreaģēju, tāpēc es sagatavojos uz šodien dienu. Jā, skaidrs, jā, bet vesels mēnesis bija pat vairāk, pusotrs mēnesis, lai mēs varētu ar kaut kādus noteiktos priekšlikumus, bet es saprotu, ka šobrīd ir kāds jautājums, jā? Daži punkti. Es atvainojos, vai Ilona pabeidza? Jā, es pabeidzu. Pabeidzi, tad lūdzu. Jā, lūdzu. Mēs varētu atgriezties pie punktiņa 28. Šobrīdējā redakcijā 28. Pašreizējā redakcija? Ne pašreizējā, bet tā, kas ir tā, kas jau ir ielikta jaunajā. 2024. Jā. Jā? 28. Jā. Tur ir rakstīts centrālās pārvaldes iekšējā audita nodaļa, punkts un tālāk ir nodaļa funkcionāli ir pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. Jā? Varbūt mēs varam tur aizstāt ar pāraudzību, jo 31. punktā tālāk mēs runājam par pāraudzības formu. Jā. Vai arī otrādi šeit ir pakļautība un tad tur arī ir pāraudzības forma. 31. punkts, atzīmējiet tur iepriekšpēdējais. Jā, es sapratu. Tas ir viens. Tālāk punktiņš 32.1. Es gribētu nedaudz viņu plašāku un ieteikt, es varbūt arī atstāšu savus komentārus, es jums nodošu viņus, ka vada, koordinē un kontrolē pašvaldības administrācijas darbu, nodrošinot pašvaldības administrācijas darbības tiesiskumu, lietderību, efektivitāti, nepārtrauktību un atbilstību domas lēmumiem, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, budžetam un ārējo normatīvu aktu prasībām, ir atbildīga par pašvaldības administrācijas struktūru vienību un iestāžu savstarpējo sadarbību, uzdevumu izpildes termiņu ievērošanu, iekšējās kontrolas sistēmas darbību, konstatēto trūkumu novēršanu un regulāru informācijas sniegšanu domē par būtiskiem administrācijas darba, finanšu, mantas pārvaldības, personāla un pakalpojumu nodrošināšanas jautājumu, vai arī savādāk var izteikt. Es divus variantus uztaisu. Otrs ir vada, koordinē un kontrolē pašvaldības administrācijas darbu, nodrošināt domas lēmumu izpildi pašvaldības funkciju nepārtrauktu nodrošināšanu administrācijas darba tiesiskumu, lietderīgu efektivitāti, finanšu disciplīnu, iekšējās kontrolas sistēmas darbību, konstatēto trūkumu novēršanu un pašvaldības pakalpojumu kvalitātu un pieejamību iedzīvotājiem. Izpilddirektors ir atbildīgs par saulēcīgu risku identificēšanu, trūkumu novēršanas pasākumu noteikšanu, informācijas sniegšanu domei un finanšu komiteju par būtiskiem administrācijas darba, mantas, finanšu un personāla pārvaldības jautājumiem. Vajadzētu. Tas ir mans ieteikums. Un punktiņā 3, 2, 4. To jautājumu gribēju. Man tad jautājums ir, izpilddirektoram, ja mēs itūte rakstam iekšā, tad ir arī amata apraksta arī atrunāts. Viena lieta ir amata apraksts, bet es dzirdu, ka tas ir teksts, kas ir, manuprāt, arī pašvaldību likumā atrunāts. Tas ir tas, kas ir, es baidos, ka to vienkārši ministrija norādīs, ka nav jānorāda tas regulējums, kas ir noteikti. Nav atkārtoti nepieciešams dublēt šo. Tāpēc jau arī šie precizējumi bija, jo daudzas lietas ir izsvītrotas ārā, tieši tāpēc, ka tur zināmā mērā pat ministrija pat norādīja, ja bija daļēji pārklājums ar ārējo normatīvo aktu, es nācās man visu svītrot ārā. Tad 3, 2, 4 punkts, te ir runāts reizi gadā. Vai mēs varam runāt par to, ka reizi ceturksnī? Deputātu lemšanā. Jo mēs šobrīdējās pieredzes esam tomēr saskārušies, ka vienu reizi gadā saņemt informāciju ir pārmērīgi maz. Es piedāvātu vienreiz ceturksni un vismaz par tām aktuālajām pozīcijām, kas ir aktuālas un būtiskas.
Ko pārējie deputāti saka? Nu, varbūt vismaz 2 reizes. Nē, nu, ceturksnī. Ceturksnī, tāpēc, ka viena. Es par ceturksni. Labi, tad uzreiz tādu īsu balsojumu par ceturksni. Kuri? Labi, vēlreiz turam. Nu, patiesībā lielākā daļa, jā. Bet tad jāpaskatās attiecībā kas, jo es saprotu, ka šis punkts arī nosaka noteiktu apjomu, kas vajadzētu parādīties šajā ziņojumā un pārskatā. Ja mēs vienojamies par kaut kādiem tādiem īsiem, konkrētiem ziņojumiem par noteiktu laika periodu, teiksim, kur nāk izpildirektors un vietnieks attiecīgi pēc tam, jā, varētu tad arī noziņot aktuālos jautājumus un pārskatu sniegt. Pašvaldības izpildirektora vietniekam arī 336 punktiņu varētu vēl papildināt. Es nezinu, vai tas ir vai nav ārējos aktos. Viņš varētu skanēt aizvieto pašvaldības izpildirektoru. Viņa prombūtnes ka īstenot izpildirektoru tiesības. Jā, jā, šis punkts arī bija ielikts, bet ministrijā norādīja, jā, ka tas jau noteikts ar pašvaldību likumu un tas ir izņemts. Tas bija. Jā, es aicinātu papildināt punktiņu 34 ar 3. Norādot sabiedrību ar ierobežotu atbildību Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Tas ir tas, kas atklājās budžetā. Ziniet, ar šo biedrību būs problemātiski, Tad ir jāpieņem lēmums par izstāšanos pašvaldības no viņas. Tur izstāties nevarēs. Pirmkārt, nevienā aktā, kad notika rajona reorganizācija, šī kapitāla sabiedrība nav nodota novadam. Tāpēc arī nav nodota, jo tā nebija novada kapitāla sabiedrība, bet tā bija rajona. Jā. Tieši tāpat kā Viļānu slimnīca savulaik bija Rēzeknes rajona kapitāla sabiedrība. Un tad, kad 2009. gadā notika šī administratīva teritoriālā reforma, vienlaicīgi notika arī rajona padomes reorganizācija. Un saistības projekti arī kapitāla sabiedrību, kapitāla daļas tika nodotas novada pašvaldībai. Aktos nav šīs te kapitāla sabiedrības, to, ko jūs nosaucāt, kapitāla daļu nodošanu novadam. Tāpēc jau arī ir tā problēma, ka mēs nezinām īsti, ko ar viņu darīt. Jo mums nav nodota. Kā, lūdzu? Pārmantojamība. Nu, nē, tur ir akti. Tur ir reorganizācijas, tas ir rajona reorganizācijas likums speciāls īpašs, kur viss bija jānodot ar aktiem. Un varbūt Jekaterinas kundze arī palīdzēs atcerēties, ka Viļāni arī bija noteiktās daļās sākumā nodota atkarībā no pašvaldības lieluma un beigās novads nodeva visu pilnīgi, jā, bet tas bija ar aktiem. Jo par viņu, par šo te kapitāla sabiedrību informācijas nebija arī uz 9. gadu. Es nezinu, iespējams, ka tur, es nevarēšu. Labi, jā, šo jautājumu uzliekam uz jautājuma. Ilona pārbaudīs, paskatīsies. Pat ja arī to varētu konstatēt, to pārmantojamību, tad šajā gadījumā varbūt runa tikai par kapitāla daļu pārdošanu. Līdzīgi kā tas bija, arī novadam bija kapitāla daļas Sijāla Rēzeknes Vēstis, un šīs daļas tika pārdotas. Saskaņā ar komerc likumu kapitāla daļas atsavina statūtos noteiktajā kārtībā. Bet mums kaut kā ir jātiek tad ar šito. Jā, es saprotu, bet uz doto brīdi es nezinu, kāds būs risinājums. Es nevaru pateikt. Ja tas neparādīsies nekādas izmaiņas uz domas sēdi, tad attiecīgi paliek šajā redakcijā. Nē, tik ātri to noteikti nevarēs. Nē, tāpēc, kā arī es varu sniegt informāciju burtiski 2 gadu atpakaļ, bija tāds, ja atceraties, tie varbūt deputāti, kas strādāja iepriekšējā periodā, bija tāds nodibinājums lauku attīstības, Leārns, vienu vārdu sakot. Un šo nodibinājumu es pati ņēmos ar šī nodibinājuma izslēgšanu no biedrību reģistra vairāk kā gadu. Un pie tā nosacījuma, ka tur bija kapitāla daļas, ne kapitāla daļas, bet biedru naudas maksājumi un dibinātājs bija pašvaldības iestādes,
ļoti ilgi sanāca. Tāpēc, ka tur vajadzēja atjaunot valdes pilnvaras, vajadzēja statūtus veikt grozījumos un tad veikt to slēguma bilanci. Tas bija ļoti, bet šeit, saprotiet, es arī skatījos, jā, man arī bija atnākusi finanšu nodaļas vadītājs, paskatījos pēc uzņēmuma reģistra, jā, tur ir tās kapitāla daļu norādīts, bet tā ir privātā kapitāla sabiedrība un vienīgais risinājums ir kapitāla daļu pārdošana. Bet es saprotu, ka viņa arī nav aktīva, man liekas, no 23. gada viņa vairs nav arī aktīva, nav sniegt arī publiskie pārskati. Jā. Labi, turpinām. Pēc 55. 59. tur iet runa par iesniegumu izskatīšanu. Varbūt varētu papildināt kaut kur, ka izskatot iesniegumu pašvaldības iestāde pati iegūst pašvaldības rīcībā esošo vai citās pašvaldības institūcijās pieejamo informāciju, kas nepieciešama objektīvai iesniegumu izskatīšanai, neprasot personai atkārtot iesniegt pašvaldības rīcībā jau esošo informāciju. Šāds punkts bija un uz to varams norādīja, ka tas ir jāņem ārā, jā. Bija tāds, jā. Iepriekšējā vecajā redakcijā, jā. Un, piemēram, ja iesniegums attiecas uz konkrētas amatpersonas iespējamu pretiesisku rīcību vai bezdarbību iesniegumu, neizskata tā pati amatpersona, par kur rīcību iesniegums iesniegts. Tur var padomāt par šo redakciju, jā, šo daļu, jā. Pēc tam, pēc 64. tur iet runa par pašvaldības mantu, jā. Varbūt varētu pievienot tādā veidā, ka pašvaldība neretākā reizi ceturksnī publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par noslēgtajām darījumiem, kuru summa pārsniedz 10 000 eiro, norādot darījumu priekšmetu summu, līguma partneri, finansējuma avotu un pamatojumu, izņemot informāciju, kurai normatīvajos aktos noteikts ierobežotas pieejamības status. Šo es noteikti konsultēšos ar finanšu un grāmatvedības nodaļu, jo tas ir drīzāk viņu kompetences jautājums, vai šādu informāciju no šīm te administrējamām sistēmām ir iespējams izgūt, lai tas neradītu papildus administratīvos. 71. punkts. Pievērsiet lūdzu uzmanību. Mans aicinājums būtu sekojošs. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs bez domas iepriekšējā saskaņojuma pieņemt lēmumu par darījumu noslēgšanu un rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem līdz 10 000. Nevis kā šobrīdējā redakcijā ir 50 000. Tātad domes priekšsēdētājs paliek līdz 50 un izpilddirektors līdz 10. Līdz 10. Tas ir mans aicinājums. Kā jūs pārējie domājat? Šeit lūdzu var izteikties, jā. Jo šis punkts ir iestrādāts, jā, kā jaunā redakcijā. To prasīja norādīt arī Varams savā atzinumā. Finanšu un grāmatvedības nodaļā norādīja, ka tā ir tāda prakse ir šobrīd pašvaldībās. Varu teikt, ka papētot arī citu pašvaldību pieredzi, jā, par tiem 10 000 ir izpilddirektoram, bet drusciņ citādā kontekstā. Tas ir saistībā ar atsevināšanas lietām no neparedzētiem līdzekļiem. Ir tie 10 000, manuprāt, bija Augšdaugavai un vēl kaut kādai vienai pašvaldībā, bet citā kontekstā. Man ir priekšlikums izteikt to 71. punktu ar 4 apakšpunktiem. Es tad arī aizsūtīšu jums. Vai man viņus atskaņot tagad? Nē, labāk tad nosūtīt, un tad es lūkšu Ilonai, ka viņa atsūtītu, negaidot domas sēdes darba kārtības, iekļautos jautājumus iepriekš deputātiem, lai viņi tad pārskata, un tad, lai attiecīgi domai nebūtu. Tad attiecībā 73. 75. punkts tur iet runa par mūsu saziņas līdzekļiem, un tad gribētos, ka domas sēžu video ieraksti tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē un ir pieejami ne mazāk kā 5 gadus, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus. Var arī vēl papildus pievienot, ka komiteju sēžu audio vai video ieraksti tiek nodrošināti un publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē, ja netiek skatīti neierobežotas pieejamības jautājumi. Tas tiek jau nodrošināts atbilstoši pašvaldību. Es viņu kaut kā šeit pat Nē, tas ir noteikts ar pašvaldību likumu. Likumā, jā, mums ir darba reglamentā noteikts. Tas jau ir noteikts, tas jau ir reglamentēts, jā. Jā. Tad man vēl precizējums par 87. punktu. Tā, kas man te bija? Es viņu gribētu redzēt citā redakcijā. Ja publisko apspriešanu ierosina iedzīvotāju, minimālais iedzīvotāju skaits ir ne mazāk kā 2% no pašvaldības administratīvā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, vai ne mazāk kā 300 iedzīvotāju, ja tas ir mazāks skaits.
Šie 5% ir ņemti no iepriekšējās redakcijas. Vecajā redakcijā bija 5%, tāpēc es... Ar 5% mēs sašaurinām iespējamos jautājumus skatoties. Es ņēmu šo pēc vecā regulējuma un nemainot neko. Varbūt mēs varam samazināt, iedzīvotāju skaits samazinās. Kā mēs redzam, arī aktīvo iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā mums varbūt to gribētos. Nezinu, vai tas ir... Procenti arī attiecīgi arī kļūst mazākie attiecībā uz iedzīvotājus kopskaitu. Tas jau nav tā kā skaits, tur ir procenti. Jā. Un pieņemsim, es uzskatu, ka ja mēs ļoti, ļoti samazinām, varbūt situācija, ka tas būs nemitīgi kaut kāda, teiksim, absurdi. Vienkārši tiks paralizēts darbs. Jā. Nu, ļoti jā. Nē, es domāju, ka šai gadījumā, jā. Ne mazāk kā 300 iedzīvotāji. Vai ne mazāk kā 300 iedzīvotāji. Vai nu referendums neiespējams kā tagadējā Latvijas Republikā, teiksim, jā, tie griezti nolikti tā. 150, jā, pret balstiesīgajiem, jā, šobrīd tie ir 150, laikam, tūkstoši. Ir bijis pret, nav jau, ka nav. Tad 85. punktu. Nu, tā, ko tad? Liekam, neliekam? Nē, nu mazāk 5%, viņš ir 5% no konkrētā katra gada iedzīvotāju skaita, jā. Tas nav daudz patiesībā. Jā. Cik ir bijusi tāda praksa, cik ir gadījumi precedenti bijuši, kad notiek šī iniciatīva? Nu, tāpēc arī nav, ka cilvēku skaitam ir jābūt noteiktam. Bet, nav aktuāli jautājumi. Cilvēku, piedodiet, man tu... Es atvainojos, es gribētu papildināt, ka tas ir viens no instrumentiem, jo principā arī ir šie te kolektīvie iesniegumi, kur arī ir tas mazākais iedzīvotāju skaits, kur, teiksim, šī risinājumi ir iespējami daudz ātrāki un efektīvāki. Mēs jau reaģējam patiesībā uz jebkuru iesniegumu. Tieši tā. Nav jau tā, ka nereaģējam. Un tas ir daudz, piemēram, ar kolektīvajiem iesniegumiem. Ja viņš ir noformēts atbilstoši likuma prasībām, tur tiešām daudz efektīvāk var izdarīt. Jā, ir Gunāram jautājums. Vai Helēna pabeidza? Nē, viņa vēl nepabeidza. Nē, bet drusku atpakaļ, lai tad secībā būtu. 23. punktā tur vēl norādītas iedzīvotāju konsultatīvo padomu, bet mums iedzīvotāju padomes. Mums ir gan iedzīvotāju padomes, gan konsultatīvās. Abas ir līdztekus, tāpēc, ka joprojām ir aktīvas konsultatīvās, kas tika izveidotas, un jo pastāv šie domes apstiprinātais iedzīvotāju konsultatīvās padomes, un savukārt iedzīvotāju padomes ir tās, kuras tiek izveidotas atbilstoši saistošajiem noteikumiem par iedzīvotāju padomēm. Tieši tās, kuras ir tiesīgas ierosināt un iesniegt domes lēmumu projektu, kas nav konsultatīvajām. Tā ir atšķirība. Un Varāms norādīja, ka līdztekus iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, ja jau ar saistošiem noteikumiem ir paredzēts, ka katrā pagastā tiek izveidota šī iedzīvotāja padome, ka šīs padomes arī ir jāietver atsevišķā punktā, kā regulējuma. Tas bija Varama ieteikums. Ja viņiem dažādas, teiksim... Jā, viņi pēc status, arī pēc tiesībām ir savādāk. Izveidošanas kārtība ir pavisam citāda. Tāpēc arī iekļauts. Labi, Jelena. 25. punktam gribētu papildināt, ka viedokli par saistošo noteikumu projektu persona var iesniegt arī klātienē valsts pašvaldības klātienu apkalpas centrā, apvienības pārvaldē vai nosūtot pa pastu. Un vēl vērā neņemtie viedokļi netiek vienkārši noraidīti, bet tiek norādīti paskaidrojuma rakstā ar īsu paramatojumu, izņemot acīm redzami aizskarušus, nesaprotamus vai ar projektu nesaistītus iesniegumus. Tas arī, manuprāt, ir jau pašvaldību likumā. Labi, tad, es uzlikšu to jautājumu. Es jums atbildšu. Jā. Tad bija 89. 90. punktā. Publiskās apspiešanas ilgums ir vismaz 30 dienas. Vai to vajadzētu iekļaut, vai arī ir? Tā, man jāpaskatās, kaut kas bija, es atzīmēšu, bet es tiešām arī jau... Es jums atdošu, jā, un tad vēl kas ir pie publiskās apspriešanas laikā pašvaldība nodrošina vismaz vienu klātienes vai attālinātu tikšanos ar iedzīvotājiem, ja apspriežamais jautājums būtiski skar konkrētu teritoriju, vienību vai iedzīvotāju grupu. Man liekas, tomēr par to ilgumu bija likumā, pašvaldību likumā ir rakstīts. Ilgums bija, jā, bet attiecībā uz to, ka tur tas klātienes, jā, protams. Jā, un doma pieņemot gala lēmumu norāda, kādi publiskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi ir ņemti vērā un kādus
iemeslu dēļ pārējie priekšlikumi nav ņemti vērā. Un tad es vēl gribēju pajautāt, vai uz šo normatīvo aktu ir kaut kādos arī normatīvos aktos kaut kādas atsauces vai nav? Tieši par ko? Par šito jauno, jo tur jau numerācija mainīsies un viss. Pilnīgi viss, jā, tas ir izdošanas pamats ir šo pašvaldību likumā, 49. panta pirmā daļā. Mūsu pārējie normatīvie akti, kas ir pamatoti uz šito, jo te arī mainīsies. Es saprotu, jā, tas būs, teiksim, izdarot grozījumus, tad arī, protams, jā, noteikti, tāpēc, ka būs, tāpēc, ka tur, piemēram, tās pašas komisijas, šeit arī ir iekļautas tādas komisijas, kuras, tūlīt es pateikšu, 21, 22 apakšpunkts. Komisija dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana. Tagad burtiski tika izdoti saistošie noteikumi, stājās spēkā 26. maijā un atbilstoši ar šiem saistošiem noteikumiem ir jāizveido šī komisija. Tieši tāpat savulaik pēc deputātu ierosinājuma ir jau uzsākts darbs attiecībā uz rūpnieciskai zvejai piešķiramo limitu zvejas sadales komisiju. Arī šeit šī komisija ir iekļauta jau domājot par nākotnes risinājumu, ka šos jautājumus varētu, bet tikai limitu sadalī, jo ir tie 918 noteikumi, kuros plānojas grozījumi tieši attiecībā uz saistošo noteikumu izdošanu. Arī man liekas, ka šodien komitejas vai tik arī neskatīs tos noteikumus, tāpēc arī, lūk. Un tad bija arī priekšlikums, kā būtu jāizveido pašvaldības kultūras jautājumu konsultatīvā padome, par kuru arī savulaik bija deputāti lēmuši, tāpēc 26.3 punkts arī šī padome ir norādīta. Jā. Man nebūs, paldies. Jā, paldies. Man būs vēl jautājums Jānim. Man būtu piedāvājums arī, tas vairāk attiecas uz mūsu darbu par 99.1 un 101.1 punktiem, ka varbūt vajadzētu noteikt arī to iespēju piedalīties attālināt, ja mēs esam atvaļinājumā, jo mēs paši zinām, tūlīt tuvojas atvaļinājuma laiks, bet domas deputātam nav atvaļinājums, bet mēs visi strādājam pamatdarbā. Principā esam lemtspējīgi un arī, ja mēs aizbraucam uz Rīgu un klātienē nevaram būt, kāpēc mēs nevarētu noteikt, ka šādos gadījumos varētu piedalīties attālināt, jo tas arī principā nodrošinātu domas darba nepārtrauktību. Kvorumu vispār. Jā. Es arī piekrītu, jo Arī to, ka arī, kad cilvēks ir slims, teiksim. Par slimību šeit it kā tā ir. Tad vienīgais jautājums ir jāatzīmē, diez vai šajā gadījumā varēs deputātam apmaksāt, jo viņš ir atvaļinājumā. Vai arī viņam ir darba nespēja. Par darba nespēju un atvaļinājumu ir skaidra lieta, bet par ārkārtas situāciju. Jā. Nē, par ārkārtas tur, bet Ārkārtas situācija šeit. Nav atvaļinājuma. Ir tikai viens gadījums, kad ir atvaļinājums un tā ir bērnu kopšana. Man liekas, reti tāds deputāts ir tāds, kas strādā kā deputāts pamatdarbā. Es domāju, ka tas ar pamatdarbu saistīts, bet ja pieņemsim atvaļinājumā, tad kā deputāts... Viņš var piedalīties, jā. Tu pamatdarbā vari būt atvaļinājumā, jā, un tu esi prom. Un tu aizbrauc, klātienē nevari piedalīties, bet tu... Es sapratu to domu, bet es tiešām skaidrošu, iespējams ar ministriju. Jo es ņēmu tīri pēc pašvaldību likuma. Kruķi, bet viņam ar prātiņu viss kārtībā, kāpēc viņš attālināti nevar... Jā, arī. Bet paskatieties, Rīgas domas piemērs, taču arī bija deputāti, kas piedalījās attālināti, lēma, iekams viņus neizslēdza. Tieši tā, jā. Kā ir norādīts, kā ir iestrādēts katrā normatīvā. Attieksmes visu pārējo. Protams, to nevajadzētu taisīt par kaut kādu normu, bet vienkārši šajā izņēmuma gadījumā, tūlīt mēs paši, es domāju, lielākā daļa dosies atvaļinājumā un nebūs uz vietas, un var gadīties reizes, kad pat kvoruma nebūs tikai tam dēļ, ka mēs fiziski neesam šeit Reizeknē, jā. Aizdotajā brīdī. Viena lieta jāpatur prātā, kā ārzemēm šeit nestrādās. Tāpēc, kā atbilstošai... Nē, tas ir mans priekšlikums, es nezinu, ja pārējiem tur nav nekāds. Es pilnīgi piekrītu arī par darba nespējas. No ārzemēm, tas ir no IT drošības viedokļa. Cilvēkam, teiksim, tur kājai operācija, viņš nevar 2 mēneši atnākt, bet viņš var piedalīties un dalīt visu. Un var arī pat vairāk laika veltīt izstrādājot dokumentus nekā citi. Kāpēc viņš nedrīkst piedalīties?
Es nevaru, šogad, piedodiet, šis ir pirmo reizi šāds jautājums ir pacēlies. Šo Ilona precizēs, un tad attiecīgi, kā mēs runājam, tad nosūtīs mums. Jā. Nē, nu, jebkurā gadījumā iestrādāt jau var, ja ministrijai nepatiks, viņi jau pats pēc kāda laika vienalga atsūtīs, ka mainījusies prakse un lūgs pārskatīt, izvērtēt attiecīgo regulējumu. Vai pārunāt ar Jā, protams. Labi, kolēģi, vai vēl ir kas, un tad pārējām pie balsošanas? Ja nav, tad turpinām un pārējām pie balsošanas, ņemot vērā ar visus šos precizējumus. Jau varētu. Es saprotu, ka šos papildinājumus precizējumus es izdaru līdz domes sēdē un nosūtu deputātiem uz e-pastu, izskatīt varbūt līdz domes sēdē vēl kāds varētu būt priekšlikums. Atvainojiet, agrāk. Nē, žēl, būs jāsarauj. Igors, balsošana jau ir palaista, lūdzu balsojam. Gribēju pateikt, nav balsošana, tas neesmu komitejā. Nē, Tā 8 par lēmums tiek virzīts uz domes sēdi ar precizējumu un labojumu, kas tiks nosūtīts. Par kolēģi uzreiz šis jautājums tiek skatīts visās citās komitejās, vai ir ziņotājiem vai jāpiedalās būtu? Gribētos redzēt, bet nu labi. Labi. Skaidrs, labi, paldies, tad nē. Pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma. Aicināšu pietiekami varbūt tā ātri, jo pirmo mēs skatījām 30 minūtes, bet turpinām sēdi un skatām otro darba kārtības jautājumu par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu. Šeit arī ziņo Ilona Turka, lūdzu. Tā kā es jau minēju arī iepriekšējā ziņojumā, tātad ir izdoti 21. maija saistošie noteikumi numur 68, un tātad ir priekšlikums izveidot pašvaldības dzīvojamā mājai nepieciešamā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Andris Stafeckis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Juris Svīdriņš, komisijas locekļi Lidija Kuņģicova, Jolanta Lontone, Vladislavs Gžibovskis, Oskars Papris un Ilvija Pastare. Tas ir saistīts ar to, ka principā tur ir vairāk speciālistu darbs, pārskatot šo privatizācijas procesa laikā ir nepieciešams pārskatīt. Reizēm mums jau ir 2 iesniegumi pār funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu dzīvojamā mājai. Un līdz ar to tur ir tīri no būvniecības viedokļa, arī no teritorijas plānojuma, ja tur ir arī ielas un stāvlaukumi, tad attiecīgi arī šis ceļu speciālists. Jebkurā gadījumā tā ir speciālistu komisija. Labi, paldies. Jāatzīmē, ka iepriekšējā domas sēdē mēs pieņēmām šos noteikumus 68. un attiecībā uz noteikumiem ir veidots šī komisija. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aiziet uz balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Astoņi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 3. darba kārtības jautājums par taisnīgas atlīdzības kompensācijas noteikšanu labprātīgas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām no Kalnatas Vissvētākās Jaunās Marijas apmeklēšanas Romas katoļu draudzes par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 42 Kalnatā Rēzeknes novadā daļu. Jā. Viss pareizi. Tā izpalika man. Pareizi ir daļu, tas arī ir nosaukums. Daļu, jā. Lūdzu, arī ziņo Ilona Turka. Jā, tātad šis lēmuma projekts ir saistīts ar Rēzeknes novada domes 23. gada 20. jūlija lēmumu numuru 866, jo ar šo lēmumu tika uzsākts process tātad nekustamā īpašuma daļas labprātīgai atsevināšanai no Kalnatas Vissvētākās Jaunavas
Melnās Marijas apmeklēšanas Romas katoļu draudzes. Un tas ir konkrēti nekustamais īpašums 42, kas atrodas Kaunatā. Tika panākta vienošanās, ka pašvaldības būvju īpašumu rekreācijas zonas un ielu uzturēšanai pašvaldībai nepieciešama zeme šo objektu uzturēšanai, un pēc pārunām tika panākta vienošanās, ka šī te draudze šo īpašumu īpašuma daļu atsavinās labprātīgi. Sākotnēji draudze norādīja, ka viņi vēlas mainīt pret līdzvērtīgu. Sākotnējā lēmuma arī bija norādīts, ka mainīt pret līdzvērtīgu, apmainīt pret līdzvērtīgu īpašumu, bet tie zemes gabali, kas tika piedāvāti draudzei, neapmierināja, un šī gada martā tika izdarīti grozījumi šī 20. jūlija lēmumā, tika veiktas izmaiņas šīs komisijas atlīdzības noteikšanas komisijas sastāvā, jo viens no komisijas locekļiem bija jau izbeidzis darba tiesiskās attiecības, un attiecīgi tika norādīts, ka nevis pret apmaiņu uz līdzvērtīgu īpašumu šī kompensācija, bet atlīdzība naudā. Un tātad uz 2026. gada 11. māju ir noteikta šī nekustamā īpašuma. Lēmumā projektā ir norādīta šīs 4 zemes vienības un konkrēti kādu pašvaldības objektu uzturēšanai ir nepieciešams. Tātad ir noteikts jau arī pēc kadastrālās uzmērīšanas šī kopējā platība. Tā, dodēju viņu tagad atcerēties, es no galvas varbūt arī neatcerēšos. Tas ir nepilni 4 hektāri. 4,98,257. Jā, un šī te par katra zemes vienība, kas jau tagad ir pēc zemes ierīcības projekta ir izdalīta, ir kadastrāli uzmērīta, ir noteikta šī patiesā vērtība. Šī patiesā vērtība kopējā sastāda 31,800. Un attiecīgi tātad ir viens zemes vienība Rāznas ielā 30. Turvērtība ir 2100, Rāznas ielā 36, 1500, tātad ir Rāznas iela 38, tas ir vislielākais gabals, tur ir gandrīz 4 hektāri ar nedaudz, jo tur ir virsū gan šī rekreācijas zona, dīķis un, manuprāt, arī pagastā, ja apvienības pārvaldes ēka. Tur ir 25,900 un tād ir ielas un laukumi 2300. Ir saņemta izziņa no diecēzes, ka diecēze arī piekrīt labprātīgas atsavināšanas gadījumu arī attiecībā uz to, ka tiek atsavināts un noteikta šī taisnīgā kompensācija naudā. Un šorīt ir saņemts arī draudzes iesniegums par norādīto kontu, uz kuru pārskaitīt šo atlīdzību. Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Astoņi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 4. darba kārtības jautājums. Par taisnīgas atlīdzības kompensācijas noteikšanu labprātīgas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām no draudzes Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze nekustamā īpašuma Rezgas ielā 1A Viļānos maiņa pret pašvaldības nekustamo īpašumu Pučis Viļānu pagastā un nekustamo īpašumu Reiņi Viļānu pagastā. Ziņoja Iveta Ladnā. Labdien! Ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2025. gada 6. marta lēmumu par nekustamā īpašuma kultūras laukums 6 Viļānos daļas labprātīgu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām no
Viļānu svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes un atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu. Tika veikta sadale šī īpašuma, kas atrodas Kultūras laukums 6, un tika izveidotas 2 zemes vienības. Viena zemes vienība ar platību 0,61 hektārs un otra zemes vienība ar platību 4,09 hektāri. Un tika uzaicināts certificēts vērtētājs, novērtē gan draudzes īpašumā esošās zemes vienības, gan arī pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības. Un tātad, kas bija Viļānu draudzes zemes vienība, kas atrodas Rēzeknes ielā 1A Viļānos, novērtēta par 97 600 eiro, un pašvaldības īpašums Rēņi ir novērtēts par 45 700 eiro, un nekustamais īpašums Pučis ir novērtēts par 47 600 eiro. Un tātad lūdzu pieņemt lēmumu un noteikt taisnīgu atlīdzību kompensāciju labprātīgas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām no draudzes Viļānu svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknes ielā 1A Viļānos, mainīt pret līdzvērtīgu pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Rēņi, kas atrodas Viļānu pagastā, un nekustamo īpašumu Pučis, kas atrodas Viļānu pagastā. Un ņemot vērā, ka saskaitot nekustamā īpašuma Rēņu un Pučis summa ir mazāka nekā Viļānu draudzes īpašumā esošā novērtēts. Tātad tirgus vērtības starpību 4300 ir jāveic Viļānu apvienības pārvaldei no saviem budžeta līdzekļiem kā kompensāciju, un visi izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārreģistrāciju zemes grāmatā, veic pašvaldības iestādes centrālā pārvalde no saviem budžeta līdzekļiem. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Astoņi par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 5. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 14 Kaunatā Kaunatas pagastā daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Silvija Kipļuka. Lūdzu. Diena. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāznas ielā 14 Kaunata daļas 50 kvadrātmetru platībā nomas mutiskās izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju Sija Skaidra PV, kur ieguva nomas tiesības par nomas maksu 1,98 eiro bez PVN par 1 kvadrātmetru mēnesī. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Paldies. Astoņi par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 6. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 20 Kaunatā daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu. Ir priekšlikums apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāznas ielā 20 daļas 45,5 kvadrātmetru platībā nomas mutiskās izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību Kaunata, kuru ieguva nomas tiesības par nomas maksu 1,92 eiro par 1 kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Astoņi par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 7. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38 Kaunatā daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu. Ir priekšlikums apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38 Kaunatā, platība 17,8 kvadrātmetri, un apstiprināt nomas mutiskās izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju norādīto personu, kura ieguva šo
šīs nomas tiesības par nomas maksu 1,83 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, uzsākam lūdzu balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 8. darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā ziņoja Iveta Ladnā. Ņemot vērā Viļānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu divus dzīvokļu īpašumus reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu uzsākam balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 9. jautājums par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas avoti 1 dzīvoklis 2 Dricānos. Nosacītās cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas avoti 1 dzīvoklis 2 Dricānos ar platību 51,70 kvadrātmetri, nosacīto cenu 5200 eiro. Persona apņemas šo summu veikt 60 mēnešu laikā. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumus neredzu, uzsākam balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 10. jautājums par dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Ābelītes ielā 1 dzīvoklis 8 Gaigalavā. Nosacītās cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Ābelītes ielā 1 dzīvoklis 8 Gaigalavā ar platību 34,10 kvadrātmetru, nosacīto cenu 1800 eiro. Persona apņemas šo summu veikt 4 mēnešu laikā. Paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 11. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma veselība 347 Ozolēnas pagastā. Nosacītās cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma veselība 347, kas atrodas Plēkšņos Ozolēnas pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,07 hektāru, nosacīto cenu 1700 eiro. Persona apņemas šo summu veikt 4 mēnešu laikā. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Tā, kāds bija pieteicies šeit uz procedūru motīviem? Droši vien. Nejauši. Bija nejauši, es uzspiedis, tagad ir nost. Paldies. 8 par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 12. darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 4 dzīvoklis 9 Viļānos. Nosacītās cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 4 dzīvoklis 9 Viļānos ar kopējo platību 87,40 kvadrātmetri, 11,100 eiro. Un persona apņemas šo summu veikt 60 mēnešu laikā. Paldies, vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Astoņi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 13. jautājums par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 4,9 Viļānos. Nosacītās cenas apstiprināšana. To izskatīja tik tikko. 4,9 tikko bija izskatīts. 13. punktiņš tagad.
Mehanizatoru 15. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mehanizatora ielā 15, dzīvoklis 19 Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mehanizatora ielā 15, dzīvoklis 19 Viļānos ar platību 46,20 kvadrātmetri, nosacīto cenu 5000 eiro. Persona apņemas šo summu veikt 60 mēnešu laikā. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Astoņi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 14. darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 12B, dzīvoklis 2 Viļānos, Rezeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 12B, dzīvoklis 2 Viļānos ar platību 34,70 kvadrātmetri, nosacīto cenu 4000 eiro. Personas apņemas šo summu veikt 60 mēnešu laikā. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Tā, paldies, slēdzu balsošanu. Astoņi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 15. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rudzes Ilzes kalna pagastā nodošanu atsevināšanai personai lūdzu. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Rudzes, kas atrodas Ilzes kalna pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,31 hektārs. Uz šīs zemes vienības atrodas personai piederošas būves. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, sākam balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 16. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Zīle Lenģa pagastā nodošanu atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Zīli, kas atrodas Lenģu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,95 hektāri. Uz šīs zemes vienības atrodas personai piederošas būves. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumus neredzu, sākam balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 17. jautājums par nekustamā īpašumu, kas atrodas 1. maija ielā 13 Maltā. Nodošana atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu, kas atrodas 1. maija ielā 13 Maltā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,17 hektāri. Uz šīs zemes vienības atrodas personai piederošas būves. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Vienbalsīgi par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 18. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Blūmiņa Nagļu pagastā nodošanu atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas iesniegumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Blūmiņi, kas atrodas Nagļu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 1,08 hektāri. Uz esošās zemes vienības atrodas personai piederošas būves. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu.
8 par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 19. jautājums par nekustamā īpašuma Pienenes Nautrēnu pagastā nodošanu atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Pienenes, kas atrodas Nautrēnu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,95 hektāri. Persona ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noteiktajā termiņā ir noslēgts zemes nomas līgums. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Astoņi par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 20. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Veselība 24. Ozolēnas pagastā nodošana atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Veselība 24, kas atrodas Plēkšņos Ozolēnas pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,04 hektārus. Uz šīs zemes vienības atrodas personai piederošas būves. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, sākam balsošanu. Vienbalsīgi par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 21. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma, kas atrodas Kaupres ielā 16 Viļānos, nodošana atsevināšanai personai. Lūdzu. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaupres ielā 16 Viļānos un sastāv no zemes vienības ar platību 1778 kvadrātmetri. Uz šīs zemes vienības atrodas personai piederošas būves. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Astoņi par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 22. darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 45.1 Viļānos, nodošana atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 45, dzīvoklis 1 Viļānos ar kopējo platību 29 kvadrātmetri. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Arī balsošana. Ja jautājumi nav, sākam balsošanu. Vienbalsīgi par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. 23. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Solas kungi Viļānu pagastā nodošana atsevināšanai personai. Ņemot vērā personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Solas kungi, kas atrodas Viļānu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 6,74 hektāri. Personai ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noteiktajā termiņā noslēgt zemes nomas līgums. Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, sākam balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 24. darba kārtības jautājums par 2007. gada 10. aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma nr. 49 darbības izbeigšanu Ozolēnas pagastā. Ziņo Anita Bringule, lūdzu. Labdien, tātad ir saņemts personas iesniegums par minētā zemes nomas līguma izbeigšanu. Līgums ar personu ir noslēgts pamatojoties ar valsts pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. daļu, kas nozīmē, ka personā ir pirms tiesības noma. Persona ir informēta, ka atsakoties no zemes nomas līguma, kad izbeidzas šis zemes nomas līgums, viņai zūd arī šī tiesība atsevināt zemi noteiktā līguma kārtībā. Līguma darbības termiņš ir 31. augusts 31. gads.
Zeme ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav mērīta, nav reģistrēta zemes grāmatā, status ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Un tātad, izvērtējot personas iesniegumu, ir priekšlikums izbeigt ar personu zemes nomas līgumu ar kadastra apzīmēm ar platību 0,04 hektāri Ozolēnes pagastā un līgumu izbeigt ar personas iesniegumu reģistrācijas datumu, kas ir 20. maijs šis gads. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, uzsākam lūdzu balsošanu. 24. jautājums. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi pārlēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 25. noslēdzošais finanšu komitejā darba jautājums par projektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Rēzeknes novadā. Otrā kārta apstiprināšana. Lūdzu, ziņoju Launa Akmentiņa. Labdien! Lūdzu apstiprināt un virzīt iesniegšanai domas lēmumu pieņemšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21.–27. gadam 435 specifiska atbalsta mērķa, 4351 pasākuma sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana 4. kārtas 2. atlases ietveros, sagatavoto Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegumu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Rēzeknes novadā 2.0. Projekta kopējais budžets ir 341 040 eiro, no kura attiecināmās izmaksas ir visa minētā summa. Eiropas sociālā fonda plus finansējums ir 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām 289 884 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā sastāda 51 156 eiro. Projektā nepieciešamais līdzfinansējums un finansējums vismaz 10% apmērā no projekta iesniegumā plānotā ESF plus finansējuma apjoma līdz noslēguma maksājuma veikšanai tiks nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Īsumā tas ir projekts, kurš jau šobrīd tiek īstenots Vecružnā, kad klientiem tiek sniegti pakalpojumi, respektīvi samazinot pašvaldības tāpat jau paredzēto finansējumu. Ar Eiropas fondu līdzekļiem tiek īstenoti pašvaldības piedāvātie šī centrā pakalpojumi, līdz ar to samazinās pašvaldības finansējums. Arī šeit, ja īsteno projektu, 40 klientiem ir paredzēts īstenot aba terapijas, kuras šobrīd ir ļoti grūti piesaistīt uz līguma pamata, tāpēc ir nolemts, ka iepirkuma rezultātā tiks slēgts uzņēmuma līgums uz 24 mēnešiem, kur 24 mēnešu periodā šiem klientiem, kuriem nepieciešams šis pakalpojums, tiks sniegts šī projekta ietvaros. Tātad bērniem. Jā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jā. Bet papildus tur vēl nāk bonus arī, ka tiek atbalstītas izmaksas supervīzijām speciālistiem, kuri sniedz, un arī mērķgrupas 2 personām. Tas ir aizbildņi, neformāli aprūpētāji, audžu vecāki, rehabilitācijas pakalpojumi, ja viņi vis pieprasa. Projekta darbības termiņš ir 2 gadi. Jā, tas noteikti ministrs kabinetu noteikumi. Tas ir arī no tiem uzņēmuma pakalpojumu līgumiem, kurus jūs plānojat slēgt? Jā. Cik, jūs teicāt 40 personas, cik kopumā vispār būs personas, kas būs labumu? Plānots cik? Tie 40 unikālie klienti. Un divas personas atbalsta? Tas ir, ja tās personas vēlas. Ja viņas grib izmantot šo iespēju. Kopumā sanāk 42 personas. Nē, katram unikālajam klientam, kas ir 40, var būt 2 personas, kurām vēl, respektīvi 40, un katram ir 40 pa 2, kuriem vēl var sniegt. Kopumā 120 cilvēki potenciāli, ja viņi vēlas. Tas ir tie neformālie aprūpētāji, ja viņi grib. Šobrīd projektā es jautāju vadītājai centra. Viņa teica, ka tie ļoti minimāli izsaka vēlmi kaut ko izmantot, bet viņu bērni tātad gūst šo pakalpojumu, kas viņiem ir nozīmēts no sociālā dienesta. Jā, bet ja tās personas atbalsta personas, viņas
nepiesakās, tad tie līdzekļi tiek tomēr virzīti uz tiem 40. Nē, tie līdzekļi tiek dalīti uz katru unikālo klientu, 8562 eiro, laikam, un šīs summas ietvaros drīkst saņemt tas klients pakalpojumu un neformālais aprūpētājs vecāks, tā persona vēl, kas ir atļauta ministru kabineta noteikumos. Tad labuma guvēji tomēr sanāk tie bērni ar saviem 40 bērni ar saviem diviem. Jā. Un šobrīd ir tikai uz vienu pakalpojumu, uz aba terapiju. Pēc kā šobrīd projektā viņi arī ir īstenojamajā projektā, bet nevar atrast uz darba līguma pamata, kurš maza alga ir. Izvēlējās iepriekšējais darbinieks, kas tieši specializējās gan uz šīta pakalpojuma sniegšanu, gan uz cita veida pakalpojumu. Viņš bija izgājis uz kursus. Šīta persona tagad ir izvēlējusies būt par iestādes vadītāju. Arī novada teritorijā, ja nemaldos Jā, vienmēr sakot, viņa sanāk, ka mums novadā ir viens cilvēks tikai, kas faktiski var sniegt tādu pakalpojumu. Bet varbūt par citiem informācijas nav. Ir citi. Ir vairāki. Bet tās ir privātās, kur par vienu nodarbību viņi prasa no 40 līdz pat 60 eiro. Un ja tā alga ir, pamatdarba alga ir zem 2000, viņi nav ar mieru strādāt par tādu algu. Tāpēc viņi šādā veidā. Viņi neizvēlās strādāt pie mums. Nav iespējas pašvaldībai kaut kā pozicionēt vai apmaksāt kaut kādā veidā apmācības šāda pakalpojuma sniegšanai, lai būtu cilvēks piesaistīts pie novada. Es domāju, viņi uzreiz aizies uz privātu. Nav garantijas, ka viņš šo Jā. Protams, līgumā var atrunāt, ka... Līgumā var atrunāt. Jā, ka viņš turpina. Es jau pacīšu visu, jo arī es saprotu, jā, bet tādā veidā mēs tomēr varam piesaistīt tos speciālistus. Varbūt ir ļoti labs patriots, kas ir gatavs un grib, bet viņam nav šobrīd tādas iespējas. Mēs redzam, ja mēs neko nedarīsim, tad arī nekas nebūs. Uz kādu laiku ar projektā ir iespēja piesaistīt šo speciālistu par tādu atalgojumu, kā viņiem ir strādāt. Jo es saprotu, šis speciālists perspektīvā nākotnē būs ļoti noderīgs un ļoti vajadzīgs novadam, jo tādi bērni, viņi neizārstējas, viņi ir ilgtermiņā uz visu mūžu. Jā. Un arī šobrīd centra vadītāja teica, ka šobrīd viņai ir 30 bērni, kuriem šo pakalpojumu varētu sniegt, bet nav speciālisti. Tāpēc šis sociālā dienesta norīkojums, viņš vienkārši stāv un neizmanto tas tās. Varbūt mēs tiešām varam kaut kā nākotnē skatīties par to, ka mēs varētu apmācīt tādas šauras nozares speciālistus ar mērķi, lai viņi paliek šeit pie mums. Skatīsimies reāli. Ir privātā sadaļa un ir mūsu sadaļa, teiksim tā, ko mēs varam nodrošināt algas ziņā un ko privātajā sektorā. Oskar, privātajā sektorā tas ir ejošs, aizejošs, jā, mēs labi zinām, bet pašvaldības iestādē strādājot uz darba attiecībām, tas ir ilgtermiņa, jo vēl vairāk, ja šis pakalpojums būs vajadzīgs visu mūžu. Kolēģi, balsosim par projektu, jo mēs šobrīd šo jautājumu atrisināt nevaram. Jā, bet mēs varam virzīties uz to. Labi, tad, ja viss, tad lūdzu uz Ilona, tev viss, ja? Jā, man jautājums, vai man uz sociālo jautājumu sēdījās? Ne? Tad lūdzu uzsākam balsošanu. Mēs neķidās. 6 minūtes tikai nokavējām. Tā 25. darba kārtības jautājums tiek nobalsots, balsošana slēgta. Tātad 7 par, jo Georgijs Jevsekovs jau ir prom, bet viņš jau arī nepiedalās. Tātad vienbalsīgi lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to visi 25 darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdi slēdzu.